Vai Latvija ir piemērota vieta revolūcijai? No sākuma jānoskaidro, kas tiek domāts ar vārdu revolūcija. Šim vārdam ir daudz skaidrojumu, taču manā skatījumā vislabāk to, kas patreiz pasaulē vairāk vajadzīgs, pasaka šis skaidrojums. Būtisks pavērsiens pārēj citā kvalitātē. Kaut ko tādu varētu pat nosaukt par evolūciju. Par šo nozīmi šoreiz arī runāsim. Šī revolūcija, evolūcija, ir vajadzīga visā pasaulē, bet vai tā var notikt arī Latvijā? Lai revolūcija varētu notikt, pirmkārt cilvēkiem ir jāsaprot, kas nav kārtībā ar esošo situāciju. No cilvēka, kurš neko pat nenojauš un bezcerīgi domā, ka ir brīvs, nevar sagaidīt nekādu rīcību ceļā uz nozīmīgām pārmaiņām un patiesu brīvību. Vai šis priekšnoteikums izpildās Latvijā? Drīzāk jā nekā nē. Protams, ir Latvijā arī cilvēki, kuri dzīvo tik dziļi sistēmā, ka pat nespēja ārpus tās neko iedomāties. Bet tik un tā, katrs domājošs cilvēks vismaz nojauš, ka kaut kas nav kārtībā. Pēc aptauju datiem Latvijā tikai 12% cilvēku uzticās valdībai un 10% saimai. Jautājums: kāpēc pārējie 88% nekādi reāli neizrāda savu neusticību un protestu? 88% no Latvijas iedzīvotājiem ir maigi izsakoties pamatīgs bars. Tie ir aptuveni 1,7 miljoni cilvēku. Kā tas nākas, ka 1,7 miljoni pakļaujas dažu cilvēku tirānijai? Vai tiešām 1,7 miljoni ir tik bezspēcīgi šo 100 priekšā? Droši var teikt, ka Latvijā pagaidām ir manāms izteikts rīcības trūkums. Bez īstas rīcības, tāpat kā bez īstas izpratnes, revolūcija nav iespējama. Izskatās, ka cilvēkiem nopietni pieklibo iniciatīva. Kāpēc tā? Kur ir problēma? Latvijā ir cilvēki, kas apzinās, kas nav kārtībā. Apzinās, ka viņus izmanto valdības, korporācijas, bankas, taču izteikt vairākums šo cilvēku neiesāk pilnīgi neko šajā sakarā. Zinot patiesību, tu taču redzi, kur tas viss ved – dziļāk verdzībā un iznīcībā. Kā tur atļauties to ignorēt? Tas viss ietekmē tavu, tavas ģimenes un visu cilvēku dzīvi vistiešākajā veidā. Tas tik tiešām ir savādi, ka cilvēki, kas uzskata, ka ir atmodušies, tomēr vēl joprojām turpina ieslīgt apātijā, turpina nodzerties, darot pāri sev un atbalstot korporācijas, kas plaukst un zeļ pateicoties alkoholismam un degradācijai, turpina skatīties bezjēdzīgus seriālus un šovus, spēlēt datorspēles, veltīgi izšķērdējot laiku, kura nav daudz atlicis, un degradējot savu radošo garu. Varbūt tā ir cilvēka komforta zona, kas neļauj spērt soli ārpus pazīstamā un zināmā. Cilvēki mēdz tā baidīties pārkāpt pāri savai komforta zonai, ka labprātāk dzīvo tajā, kaut gan tā nemaz nav tik kārta un nolemta bezizējai. Ir ļoti svarīgi spērt pirmo soli. Jāsāk kaut vai pašu mazumiņu ārpus komforta zonas. Bez pirmā soļa nevarēs sekot nākamie, un nekādas pārmaiņas nenotiks. Vēl kāds bieži dzirdēts attaisnojums bezdarbībai ir tas, ka cilvēkiem nepieciešams līderis, kurš viņus vadīs un teiks, ko darīt. Šāda līdera meklēšana ir ļoti bīstama lieta, jo to labprāt izmanto cilvēki, kuri vēlas manipulēt ar citiem. Liela daļa cilvēces problēmu ir notikušas, jo cilvēki ir akli uzticējušies saviem līderiem. Vai tu esi aita, kurai nepieciešams gans? Ganiem var būt apslēpti un ļauni nodomi. Tādēļ labāk, lai netēlotu aitu, vajadzīs kritiski apdomāt jebkuru informāciju. Un beidzot uzņemties atbildību par savām rīcībām un motīviem. Vadoņa meklēšanas mentalitāte ir lemta neveiksmē jau no paša sākuma. Tā tas ir bijis visos laikos, un tā tas būs vienmēr. Kamēr cilvēki atdos daļu savas atbildības, viņi vienmēr tiks manipulēti un nekad nebūs brīvi. Tā vietā, lai meklētu savu līderi citos, meklē savu līderi sevī. Tātad, vai Latvija ir piemērota vieta revolūcijai? Potenciāli jā. Viss atkarīgs no tā, vai cilvēks sapratīs savu patieso spēku un rīkosies. Ko tu izvēlies darīt? Ieslīgs apātijā un turpinās sadarboties ar sistēmu kā paklausīgs vargs? Vai tieši pretēji, būsi pārmaiņu veicinātājs? Ir pienācis laiks izvēlēties. Vidusceļa nav. You cannot second guess yourself in these days and times. They're gonna throw whatever they can at you, and you gotta be prepared for it. You gotta be prepared for anything. It's liberty or it's death. It's freedom for everybody or freedom for nobody. No matter what the fuck life throws at me, I continue to make it through indefinitely.